Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas. Esiet sveicināti pāru izaicinājumā. Mani sauc Mārtiņš, un pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies ar jums, lai kopā strādātu pie savām laulībām. Lai tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību, kur Dievs ir paredzējis, ka mēs izdzīvojam savās laulībās. Iepriekšējā nedēļas nogalē mums ar sievu kā ģimenei bija ļoti lieliska iespēja būt ciemos pie Andra un Gunitas Lankām uz sarunām par pieredzi, kur Lanku ģimene svinēja 30 gadus uzņēmējdarbībā un laulībā. Un šodien arī ar jums es gribu padalīties ar kādu atziņu, kuru atgādināja mums un kuru mēs pielietojam savā ģimenē. Un ja mūsu ģimenēm izdosies šo ieviest kā ieradumu ikdienā, tas atrisinās ļoti daudz problēmas, kas ir saistītas ar ikdienas komunikāciju. Šodien ar jums es gribu parunāt par tādu terminu kā pirmsspēles un pēcspēles sarunas. Angliski to arī sauc par pre-game talk un post-game talk. Šie ir termini, kas nāk no sporta pasaules, kur komandas pirms spēles izrunā spēles stratēģiju un pēc spēles pārunā to, kas ir izdevies un kas ir jāuzlabo. Un Amosa grāmatā 3. nodaļā, 3. pantā ir ļoti jaudīgs jautājums. Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājuši? Un es domāju, ka mūsu pieredze uz šo var teikt, var. Divi cilvēki var dzīvot vienā mājā, gulēt vienā gultā, audzināt tos pašus bērnus, bet tomēr neiet vienu ceļu, jo viņi vienkārši nerunā savā starpā. Un šeit sākās ļoti daudz pārpratumi laulībā. Tas, ka tu ar kādu esi apprecējies, tas nenozīmē, ka tam cilvēkam ir jālasa tavas domas. Mums ir jāmācās runāt. Un nevis runāt pēc tam, kad kaut kas nav izdevies pārmetumu valodā, bet izrunāt, ko mēs sagaidām no sava laulātā pirms kādiem notikumiem. Un šeit ir pirmais termins – pre-game talk. Šī ir saruna pirms visiem notikumiem, kur mēs apsēžamies un savā starpā izrunājam. Mums šodien būs smaga diena, kā mēs varam viens otru atbalstīt. Vai, piemēram, šodien mēs ar bērniem braucam tur un tur. Parasti tur rodās spriedze, kā mēs rīkosimies. Vai ļoti vienkārši lieta, kad mēs no rīta apsēžamies pie galda un uzrakstam darbu sarakstu, kas kuram ir jāizdara. Un kad šis ir izdarīts, kad kauja ir galā, seko nākamais termins, kurš ir post-game talk, kur mēs bez pārmetumiem novērtējam tās lietas, kuras mēs apņēmāmies izdarīt, un izrunājam, kurās lietās mēs izgāzāmies, mums nesanāca, un kuras lietas mums ir jāizdara nākamreiz savādāk. Šīs pārvērš mūsu laulību no diviem pretiniekiem uz diviem komandas biedriem vienā pusē. Daudz pāri sāk sarunāties tikai tad, kad ir problēma, un parasti, kad šī problēma jau ir uzsprāgusi. No sākuma ir klusums, un pie neizdošanās ir milzīgs sprādziens. Iedomājieties, cik daudz nervus, asaras un enerģijas mēs varam iekonomēt tikai sākot runāt savā starpā pirms notikumiem, nevis tikai pēc. Jo ja mēs savā starpā nerunājam, cieši visi, un galvenokārt tie ir bērni, kas redz vecāku dusmu izvirdumus. Un bieži vien šie dusmu izvirdumi nav par nemazgātiem traukiem, naudu vai nogurumu, bet šie strīdi ir par to, kad laulātais nav sadzirdēts. Atkārtošu vēlreiz, mums ir jāmācās runāt. Un tagad šīs nedēļas uzdevums. Šajā nedēļā ieplānojiet laiku no rīta, kurā jūs varat salikt darbu sarakstus un viens otram pateikt, ko jūs viens no otra sagaidat. Pierakstat to un, ja ir nepieciešams, uztaisat checklistu, kur jūs atzīmējat izdarītās lietas. Mans aicinājums jums arī ir pieaicināt klāt bērnus pie šīm sarunām, lai arī viņiem ir skaidrība, ko jūs kā vecāki no viņiem sagaidat.
Un šo te sauc par pre-game talk. Kad diena ir pagājusi, mēs apsēžamies vēlreiz katrs ar savu darbu sarakstu. Un pārunājam visas tās lietas, kuras izdevās, un arī tās, kuras neizdevās. Tāpat mēs varam pārunāt lietas mierīgā gaisotnē, kuras mēs esam gribējuši redzēt savādākā izpildījumā. Uzklausām viens otru bez kritikas un pārmetumiem. Un šo te sauc par post-game talk. Beigās mēs šo varam noslēgt, atrodoties pie viena galda ar lūkšanu un viens par otru aizlūdzot. Ar jums kopā bija Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es ticu, ka ar Dieva žēlastību jums izdosies. Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.